Siguldā norit liela būvniecības darbi, top jaunais sporta un aktīvās atpūtas centrs Laurenči. Projekta ietveros Siguldā tiks uzbūvēta vēl nebijusi distanču slēpošanas trase ar asfaltātu segumu 1,4 km garumā, kā arī servisa māja. Projekts realizēts Igaunijas, Latvijas, Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietveros. Siguldas novada pašvaldībai sadarbojoties ar Viru pašvaldību Igaunijā un Sanktpēterburgas valdības fiskultūras un sporta komiteju. Šī projekta ietveros tiks veicināta turismam piemērotas vides izveidošana pārrobežu reģionos, lai uzlabotu aktīvo un sporta turismu. Šeit Siguldā mēs būvējam distanču slēpošanas trasi un servisa mājiņu. Būvniecības darbi ir uzsākti, trase ir izdzīta, pirms sniega paspēts izbūvēt ir trases pamats, ko līdz laikapstākļi ļaus aktīvu būvniecību turpināsies, un projektu ir plānots pabeigt līdz nākamās vasaras beigām. Trase būs unikāla ar to, ka zem tās būs izbūvēta augstuma iekārta, kas ļaus uzturēt mākslīgo sniega segumu. Tepat trases teritorijā glabāsim pērnā gada sniegu, aptuveni 3000 kubikmetru apjomā, ar ko izklāsim tātad jauno trasi. Un iestājoties stabiliem laikapstākļiem, tas ir temperatūrai sasniedzot vidēji +7 grādus diennaktī, varēsim uzsākt distanču slēpošanas sezonu. Jau novembra beigās tika īstenots neliels pilotprojekts. Laurenčos tika atvērta vairāk nekā 300 metrus gara distanču slēpošanas trase, un pateicoties zīmīgiem laikapstākļiem, trase pēc tam tika arī pagarināta līdz 1,8 km garumam. Distances sagatavotas slēpošanai brīvajā un klasiskajā solī, un to šobrīd var izmantot bez maksas. Ir ļoti liela iespēja ar Eiropas finansējumu atbalstu izveidot kādu svarīgu investīciju Latvijā, Baltijā. Mēs arī runājam, ka tas ir Austrum Eiropā interesants projekts. Un tās ir tās lietas, kas liek domāt, ka nākotnē ne tikai šī slēpošanas trase ziemā ar saldējumām iekārtām vai rollerošana, vai nojošana, vai skriešana, vasarā skrituļošana ir tie iedzīvotāji noteikti svarīgs pienesums, bet ļoti nozīmīgs, protams, turismam impulss, lai šeit brauktu dažādi sportisti, dažādi turisma jomā dzīvojoši cilvēki un tiešām būtītu atstāt finansējumu, maksāt par iespēju šeit sportot. Un tas ir svarīgs pienesums arī turisma nozarē noteikti. Plānots, ka Laurenču sporta un aktīvās atpūtas centrs pilnībā tiks pabeigts nākamajā gadā. Kopējās projekta izmaksas ir 1,7 miljoni eiro.